Solvitai dzērvei jau 35 gadi ir saistīti ar Jelgavas pilsētas slimnīcu. Šodien mēs visi dzīvojam tehnoloģiju progresa laikmetā, kad nozīmīgi sasniegumi praktiski ir visās dzīves jomās, arī medicīnā, bet tomēr ar vienu ir situācijas, kurās tikai asins pārliešana var glābt slimnieka dzīvību. Solvita ir asins sagatavošanas nodaļas vadītāja un transfuzioloģe. Viņu raksturo principialitāte, precizitāte, nenogurstoša uzmanība tam, lai vienmēr stingri tiktu ievēroti visi standarti un veicamās procedūras. Solvitas stingrais raksturs, profesionālisms un mērķtiecība ļauj vienmēr virzīties uz priekšu. Mediķes darba stils ir strukturēts un organizēts, tādējādi nepārtraukti nodrošinot augstu darba kvalitāti. Vadītāji spēj kopā ar savu komandu radīt mierīgu un patīkamu atmosfēru donoriem, kas šeit ierodas. Darba kolēģi ļoti novērtē un ciena vadītājas personību, tās attieksmi pret paveicamo darbu. Iespējams, ka tādas Solvitas dzērves aizraušanās brīvajā laikā, kā strādāšana dārzā, lasīšana, šūšana, arī adīšana, ļauj attīstīt sevī tādas īpašības kā pacietība, rūpība, precizitāte, zinātkāre un radošums. Vislielāko gandarījumu šajā darbā rada tas, ka ir cilvēki, kuri ir ar mieru ziedot daļu sevis, savas asinis. Un te neiet runa vienkārši par asinīm vai par kādu asins lāsi, bet šī lāse kādam nozīmē dzīvību, cerību un iespēju mīlēt, piepildīt savus sapņus, būt kopā ar saviem tuvajiem.